Pie mums nekad neviens ar laimi nenāk. Un cilvēks jau tāpat ir satraucies un daudzas lietas viņš nezina. Es varu lepoties, ka es esmu māsiņa. To nekad viens cilvēks nedara. Tas ir vienmēr komandas darbs. Piedzīvots laikam ir kaut kādas 6, 7 uzņemšanas nodaļas, atklāšanas un pārbraukšanas. Tas tā ir tajā traumpunktā. Mazgajam, tīram, ekoloģiski tīrs darbs. Esmu Marika Tanakova. Slimnīcā es strādāju par medicīnas māsu, uzņemšanas un traumpunktā 40 gadus. Mācoties Ventspils medicīnas skolā, mēs bijām pirmajā kursā praksē ķirurģijas nodaļā un pie Brindas māsiņas, toreiz viņa bija vecākā māsa, atnāca no traumpunkta vecākā māsa un lūdza, vai nav kāda meitene, kas gribētu piestrādāt traumpunktā pa sanitāri. Nezinot, uz kurieni būs jāiet, piekritu, jo tā ir tikai pusslodzīte un varbūt pucēties gribējās vairāk, un piekritu. Tas bija 83. gads pavasaris. Viens, ka tu skolā mācies un to ikdienu nezini, cilvēks arī praksē nevar zināt daudzas lietas. Bet pamazām sākot strādāt traumpunktā pa sanitāri, tajā laikā tas tā saucās, iepazinu gan brīnišķīgo kolektīvu, kāds tajā laikā bija. Tajā vietā, kur es strādāju, nebija tā vieta, kur visi gāja un gribēja iet strādāt uz uzņemšanas traumpunktu. Nē, tur vairāk tāds bija tā kā nosodījuma punkts, kur varēja pastrādāt uz kādu laiku. Jā. Un arī es domāju, ka es atnākšu mazlietiņ tur pastrādāšu un man būs pieredze, un pēc tam es aiziešu strādāt kādā skaistā gaišā reģistratūrā ar lielu polsterētu cepuri. Man būs kā māsiņai, un es tikai kartiņas kaut kur pārbīdīšu, un tas man tāds tik viegls darbs būs. Un viss iegrozījās tā, ka liela nozīme bija traumpunktu vecākai māsai Elgai, arī kolektīvam, un starp citās māsiņas joprojām. 2 māsiņas, Vaļas māsiņa un Līga strādā traumpunktā. Man sadala bija pēc māsas skolas, ka bija jāiet uz Kuldīgu, bet tik ļoti iepatikās tā Ventspils slimnīca, kad vecākā māsa un kolektīvs, Līgas māsa, mēs gājām pie vadības, tā laikā bija doktors Ebersteins, izlūgties, lai mani nesūta uz Kuldīgas slimnīcu, lai es paliktu traumpunktā. Tajā laikā traumpunkts atradās, kur šobrīd ir kompjutertomogrāfs. Bija liela uzņemšana, blakus durvis traumpunktam bija dzemdības nodaļa un tāda niša. Tur bija uzņemšanas nodaļa, tajā laikā traumpunkts, kur varēja arī ar tādu skaistu uzbraucamo ceļu, kur varēja arī piekļūt ātrā palīdzība, protams. Mums slimnīcā bija liftniece, kaut gan tie paši 3 stāvi. Bija gardrobiste. Kad mēs sākām strādāt, mums bija rengens, un daudz lietas atklājās tikai operācijas laikā. Tagad ir magnētiskā rezonance, kompjuteri. Vēl kas ir ļoti interesanti, tā pārdomājot par šitiem gadiem, tajā laikā visas māsiņas staigāja halātos. Un tas bija diezgan sievišķīgi, es uzskatu, jo biškostīmos tas ir tikai laiku, sāk visi staigāt. Nedrīkstēja ar tādiem klabošiem apaviem, bija ar ērtiem apaviem jāstaigā. Mati bija obligāti jāsakārto, nedrīkstēja nekādā gadījumā ar izlaistiem matiem staigāt. Jābūt bija tīrām rokām, vienmēr to atcerēšos pat praksē un arī sākot strādāt traumpunktā, mums vecākā māsa vienmēr to tā stingri piekodināja, jo kādu tu pat izskatīsies, tu nevar mācīt citu cilvēku, lai viņš būtu tīrs, tev pašai jābūt ir vizuāli pievilcīgai. Pilnīgi dažādas lietas, jo māsas darbs jau vienmēr ir starp pacientu un ārstu, un māsas tās, kas pa vidu vienmēr daudz lietas sakārto. Pienākumi var būt, ja runā par komunikāciju, nekas jau nevar mainīties, un es tā domāju, nemainīsies. Sakarā ar to, ka tagad ir viss modernizēts, jā, daudz lietas atkrīt, bet
Iesākot strādāt par medicīnas māsu, tie pienākumi, kādi bija jāveic tad, teiksim, sterilizācijas sagatavošana, mums pašiem vajadzēja visu ar rokām taisīt materiālus, vajadzēja gatavot diegus tādās stikla caurulītēs, mēs tinām diegus, ko pēc tam veidu sterilizāciju, un vairāk bija roku darbs. Tagad tas viss ir vienreizējs un pavisam savādāk. Nav vairs jāraksta vēstures ar rokām, viss ir modernizēts, bet saprotiet, ka tādas lietas, ko nevar modernizēt, ja, tās cilvēku roku darbs, mazgāšana, pārsiešana, tas viss vienmēr paliek. Jāsaka, vecos laikos tā nebija, bet sakarā ar to, ka tagad mums ir pieejams internetā izlasīt visas diagnozes, ļoti bieži cilvēki atnāk, doktors Gogle ir viņam izstāstījis un simptomi sakrīt, viņš atnāk jau ar savu diagnozi, pasaka, kas viņam ir, un dažreiz pat sāk iebilst, ja ārsts saka, varbūt, ka tā nav. Jā, ir tādi gadījumi. Vairāk zinošāk, jo ir daudz informācijas tagad, ko var cilvēks pats uzzināt, un tas nav ne labi, ne slikti. Tas varbūt citreiz pat mierina cilvēkus, kad viņš daudz lietas zina. Es vienmēr uzskatu, ja mēs ejam uz kaut kādām vienalga procedūrām, ja mēs nezinām, kā tas notiks, tas cilvēku uztrauc, un ir svarīgi paskaidrot, kas notiks, lai mierinātu cilvēku. Es tā domāju, ka jā, kaut gan arī tajā laikā vienmēr es varu lepoties, ka es esmu māsiņa, ka es esmu medicīnas māsiņa. Es arī dzīvē esmu māsa. Nepavēltie tie gadi ir paskrējuši tik daudz, kad ir jāmīl savu profesiju, jāmīl cilvēki, lai kā tas būtu. Ziniet, 16 gados ļoti grūti ir pateikt, varbūt kādam noteikti tas tā ir jau no 5 gadiem vai vēl kādā apzinātā vecumā. Nē, nevaru teikt, ka es noteikti būtu gribējusi par medicīnas māsu mācīties, bet tikai tāpēc, kad Ventspilī bija mūzikas skola, arotskola un medicīnas skola, mēs ar savus radnieces izdomājām, iesim uz medicīnas skolu. Aizgājam, un nevienu brīdi neesam par to nozēlojuši. Arī tā mana radniece ir brīnišķīgs speciālists. Viņiem ir cita apmācības programma. Mums bija pavisam savādāka apmācības programma. Mums daudz vairāk bija prakse. Jau no pirmiem kursiem bija praksē jāiet, jāsāk mācīties daudz manipulācijas. Tagad viņiem vairāk, man tā šķiet, kad ir teorijas. Un, lai kā tev liktos tajā teorijā, kad to biblioteka esi izlasījis, tik un tā tu to praksi vari ar gadiem strādājot ar rokām iegūt. Es par to pārliecināta. Zinoši jaunieši, jaunie dakteri var tikai priecāties, ka ir piesaistīti tik brīnišķīgi jaunie speciālisti. Zinot to, ka viņi paliek Ventspilī un būs vismaz, es ceru, ilgu laiku, lepojos ar viņiem, jo ikdienā strādājot, es viņiem sevi varu uzticēt. Un tas ir svarīgi, un arī iesaku. Katram ārstam, tāpat kā jebkuram cilvēkam, ir savs rokraksts. Pat jebkuru procedūru mēs katrs darām savādāk. Vecos ārstus, ja, ar ko gadiem es strādājuši kopā, ikdienā, ka tu jau katru pagriezienu, katru kustību zinu, ko viņam vajag. Tas no tā tikai, ka mēs tik ilgi dzīvojam kopā. Jā, bet tur atkal ir vajadzīgs laiks, lai tu sastrādātos. Jo daudzreiz, kad ir atnākuši jaunie ārsti, un kad pasaka, mēs Rīgā tā un tā daram, tad pamāciet mūs, jā, viņi dažreiz pamāca mūs, kā tagad, jo viss tiešām iet ar tādiem soļiem uz priekšu, to, ko mēs kādreiz darījām, tagad mēs to nedarām, bet viņi pamāca mūs un dažreiz ieklausās arī, ko vecākas māsas pastāsta. Arī es ar savu pieredzi, ja es nezinu, es aizēju pie jaunākām kolēģiem pajautāt. Nekad nevajag kautrēties. Pajautāt, ja tu neesi pārliecināts par savu darbu, turklāt medicīnā. Tas ir svarīgi.
Pa ņipru tanti savos 99 gados viņa mājās bija nokritus un viņa bija salauzusi gūžu. Un viņai pēc pāris dienām bija 100 gadi. Un mēs kārtojam to māmiņu uz nodaļu, jo jātaisa operācija. Viņa tik ļoti nevēlējās palikt nodaļā uz operāciju, jo viņai bija jābūt mājās. Un jautājot, kāpēc, viņa gaidīja domas pārstāvis, kas nāca viņus sveikt ar kliņģeri. Es nezinu, es ceru, kad atnāca domas pārstāvji un sveic tās kundzes, bet tāds motivācija viņai bija jābūt mājās, tāpēc, ka viņas sveiks. Jā, un es tā domāju, pelnīt 100 gadi, tas ir notikums. Lai visiem ir izturība, lai kāds arī uzņēmums būtu. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir darbinieki, kas tajā strādā. Svarīgi, ja viņus novērtē, un veiksme. Veiksme visā un visur, visos darbos. Un atcerēties, ka vienmēr, lai arī ko mēs darītu, lai mēs darītu tā, it kā gribētu, kā pret mums izturās. Lai mazāk, protams, būtu slimības, lai mazāk traumas. Nekad neviens, ne dakters, ne māsiņa, ne māspalīgs nevēl tam cilvēkam, kas ir atnācis sliktu. Varbūt mazliet iecietības.